lai nāk pār mums tā kunga, mūsu Dieva laipnība un pašķir mums mūsu roku darbu, to pašķir un svētī. Psalmi 91:17. Ja precēti vīri iziet darbā, atstājot savas sievas, lai tās rūpētos par bērniem mājās, tad sieva un māte dara tieši tikpat lielu un svarīgu darbu kā vīrs un tēvs. Iedomājies, māmiņ, cik atbildīgs un svēts darbs ir eņģelim. Pats Dievs to viņam ir uzticējis, tieši tāpat kā tev, audzinot savus bērniņus viņam par godu. Visas instrukcijas veicot savu darbu, eņģelis saņem no Dieva un pazemībā paklausa. Tāpat ir ar tevi, māmiņ. Dievs arī tev dod instrukcijas, audzināšanas darbu veicot. Darbs nav viegls, bet paklausot Dieva instrukcijām un pazemībā viņam uzticoties, tas sekmējas, un cik brīnišķīga ir alga, mūžīgā dzīve. Iespējams, arī tu vēl līdz galam neaptver šīs mammas uzdevuma augsto raksturu, bet stāv rakstīts, ka Dievs ir pie mums, un viņš spēj darīt daudz vairāk par visu, ko varam iedomāties vai saprast. Šodien, kalpojot saviem bērniem, atcerēsimies, ka katrs sīkums, ko darām, var būt daļa no lielā plāna. Lūgsim, lai Dievs darbojas mūsos ar savu brīnišķīgo varu. Atsauksimies svētā gara pamudinājumiem, tā ļaujot Dievam veikt šo glābjošo darbu mūsu sirdīs. Māmas Emīlijas pārdomas par otro iedvesmas pērli. Eņģeļi, būtnes, kas lieliskas savā spožumā, spēkā, skaistumā, kas ikdienas tiešā Dieva klātbūtnē un izpilda viņa pavēles, kalpojot cilvēku vajadzībām. Viņi bezgrēcīgi un svēti, nevar prasīt augstāku uzdevumu, kā audzināt bērnu. Manuprāt, tas tāpēc, ka audzinot bērnu, mēs ietekmējam tik daudz, burtiski varam ietekmēt viņa raksturu, viņa priekšstatus, par Dievu attīstīt viņa spējas tā, man šķiet ir privilēģija ar to, ko Dievs mūs ir apveltījis. Piedalīties radīšanas un veidošanas procesā. Un vēl vairāk, caur manu bērnu, tik daudz citu cilvēku varēs vai nu iepazīt Dievu vairāk, uzzināt par viņa mīlestību, vai nu tieši pretēji. Te rakstīts, ka man jāaptver šis audzināšanas misijas augstais raksturs, un tas darīs mani drosmīgu. Zini, es godīgi sakot jūtu, ka man vēl un vēl jāpārdomā šis augstais raksturs, jo vēl prāts nav to aptvērs līdz galam. Es ticu, ka svētbrīžos vai dienas gaitā, domājot par to, ko eņģeļi dara, kādi tie ir, kur tie atrodas, un pats galvenais, ka mans darbs ikdienā ar saviem mazajiem ir tikpat svarīgs un svēts, un liels kā viņu darbs, tad es tiešām kļūšu vēl drosmīgāk un priecīgāk turpināt to, jo tā es kalpoju Dievam, pašam Dievam, un tās jau ir mūsu visu ilgas, kalpot Dievam, un izrādās tas ir tik vienkārši audzināt savus bērnus ar Dieva gudrību ik uz soļa. Novēlu arī tev, mammu, pārdomāt šo un ļaut, lai Dievs tevi dara drosmīgu. Ja tevi interesē kādas grāmatas par eņģeļu misiju, droši raksti man personīgi. Vai kļūs drosmīgāka? Lūdzu, un šo pārdomājot, Kungs noteikti tevi iedrošinās šajā misijā.